Labrīt, no rīt, cik jauks šis rīts, lai katrs rīts būtu tikpat jauks. Nu ko, labrīt no rīta. Sen nav bijis kocīgs viģiks, man liekas kaut kādu mēnesi. Jo es te pa brīvdienām uzšķinīju pāris viģiks, vienu tur pa moču upgrade. Atvainojos. Pa moci, jā, tur uzfilmēju moto cilvēkiem, ko paskatīties. Un tad par remontiem atkal tādu maziņu updateņu. Un tad skatījos, man liekas, kaut kādu mēnesi atpakaļ pēdējais kocīgs viģiks, man liekas, bija. Tā kā es domāju, ka jūs būsiet bišķiņi sailgojušies, varēsiet ar jaunu kāri, ko es te tikšu? Ko es te muldu vispār ar jaunajiem spēkiem nostīties jauno kocīšu viģiku? Paskatīsimies, ko mēs šonadēļ varēsim safilmēt. Nu, droši vien, ka atkal visu nedēļu činīšu augšā un tad jau pa brīvdienām mēģināšu arī samontēt. Braucam uz, kur te mēs tagad braucam? Mēs braucam uz Mēles ir, bet nenāk ārā. Aiz Rencēniem, braucam aiz Rencēniem, Oleru mežā, braucam uz Oleru mežu. Tur diezgan ir ko veist, jāņem egli, sāksim ar eglis papīreni. Sveiciens Oleru meža šitam traktoristam, čau veicīt, krāmē un veid tik šurp, lai man ir ko veist. Jāskatās, tur ir uz ostu, ir pāris krāvas, vairāk kā pāris krāvas, gan bērns, gan eglis. Bet uz manu galvu, uz Launkalnu atkal tur, man liekas, ka īsti nebija. Nu varbūt, ka baļķus var sagrabināt vienu kravu, lai vakarā uz māju. Bet tur jau atkal baļķu nodošanas vietās jau pa brīvdienām jau klausījos, ka tur ir valsts meža rindas, jau tur 9 mašīnas rindā, visi liek uz galda un tur, karoči pārteks, es nezinu. Tā kā, redzēs, negribās vienmēr tos baļķus ņemt, jo tur nekad netiek laicīgi projām no turienes. Bet, skatīsies, jā, bišķi tā vēlāk sanāca izbraukt ap 9, bišķi pēc 9, jo piekabēji šitie te tuvākie 4 rati šļūts pa zemi. Es tā braucu un Opoliņš brauc. Es tā braucu, zin, tā lēnām sāk ripināt. Un tā, zin, skatos, ar vienu aci skatos, lai rati griežās. Zin, tā pabrauc čūskiņā, tāds maziņš saliņš ir mazums iesalūši būs. Un aizmugurēji griežās, visi čikiniekā, jā. Sliņas griežās, bet skatos priekšēji šī tuvākie piekaps ar visu 4 šļūts pa zemes. Jokaidi ar ārā, kas te, paripina turp uz atpakaļ, nekas nenotiek, neatnāk vaļā. Beigās, jā, tur štukojām, skatījāmies, un beigās tur šefs teica, jāuzlaiž siltais gaiss visu, un tur varbūt, zini, bišķiņi iesaluši. Es pat, tā neiedomājos, tur -7 grādi, kā var paņemt un iesalt. Bet tā arī bija, jā, atvilkt pagarinātāju ar fēnu, bišķiņi, burtiski 2 minūtes papūt silto gaisu apakšā, visu, un skatās, atnāk vaļā, jā, tā kā, baigi, jā, jāskatās ir. Baigi jāskatās, pieredzīt jau ir. Tā kā, jā, neko, viss tagad atnāc vaļā un tad rulēju dzīvē, iedzeram rīta kafīņu ar hematogenu. Es nezinu, kāpēc, bet man nenormāli garšo hematogenu. Savādās, kā man meita atbrauc no Anglijas, viņa saka, nopērkam šito garšīgo, kur viņš bija, un viņš, ne visos veikalos viņš ir. Tur topiņā ir un vēl nezinu, cik tur nav. Bet nezinu, it kā jau laikam baigi labējā no bērnības, es atceros, ka hematogens mums vecā māma pirka. Šādi un tādi, jā, ka bija piķis. Tā kā, jā, es nezinu, man ir kaut kā garšo, bet laikam jau arī ir labi visādi. Tur vitamīna C un vitamīna B un C un dzeļži un kas tik, nē. Tā kā labi, aizlaižam iekraut egli. Es šodien paņēmu stiprinājumu, kos var uzmaukt uz krūtīm, lai var pafilmēt darbojoties kaut ko. Un tad jau skatīsies, kā tā diena iegriezīsies. Aiziet. Tā, ko esam krautuvē. Skatos, tur kaut vagoniņš brauc. Atbrauc vai aizbrauc, nevar saprast. Tur gan bija vagoniņš, bet Džeks jau teica, ka vēl tur zāģēs un vēl būs ko veist. Nezinu, ko tad aizies. Es domāju, ka varbūt vēl vienu vagoniņu atved. Bet laikam aizved projām. Mālciņš sazina. Te arī ir tā krautuvīt. Vests ir, ko pasties pāris kravas bērs papīreni. Pusotru, 2 šitas te egle. Tad te ir krava ar baļķiem vēl. Ideāli. To baļķu kravu droši vien, nezinu, plāniņš pagaidām ir tāds, ka varētu... Es ļoti atvainojos, kas notiek. Pagaidām plāniņš ir tāds, ka varētu
paķert divas, vienu kravu aizvest tagad Egli, pēc tam atbraukt atpakaļ no Skultas ostas, paķert varbūt vienu kravu Bērzu aizvest, vai nu no šitās kaudzes, vai no tur vēl viena kaudze bija, tur tā tievāk puļķīši. Un jā, tad divas kravus šodien es to Skultu uztaisīt, un pēc tam vakarā atbraukt paņemt baļķus un braukt caur bāzei, caur Silvaju un mest mieru, un rīt no rīt nodot baļķus. Principā tāds gudrāks plāniņš, jo vakarā ar storā ar baļķiem, nu, tur nav ko darīt vienkārši. Tas ir vairāk kā skaidrs, ka tur 2 stundas nosēdēs rindā. Tā kā netērēt savu laiku un šefa degvielu. Un vienkārši caur Silvai tāpat jābrauc, es vienkārši nometu tur mieru, rīt no rīta atnāk 7 agrāk, ja, un aizved un bez rindām ieved nodot tos baļķus. Tā kā visdrīzāk tā arī būs jādara. Labi, davai nav ko pļurkstēt, sākam krāmēt, un te jau skatās, kā te iet. Un kas tas tāds ir pie velna? Johaidi ir ārā! Dabūšu tūlīt pavingrot pāris puļķus, netik klāt. Labi, sūds ar visu. Nu gan te ir tā kā no kaut kādiem šitiem te bebru dambiem vilkt ārā puļķi. Viss pilnas sūdiem. Labi, sūds ar visu. Labi, davai, fiks pieštrupēsies. Un rullējam skultīt. Nu vai nav pipuks, bļien? Nu jāhaidi ar ārā. Braucu te pie ostas jau. Un principā dzird kaut kā tā dīvaņas skaņas. Nezinu, tā kā kaut kas valkās gar zemi vai nevalkās. Un nevar saprast. Tepat piestāju rindā. Eju skatos, daudz par ratiem. Jā, mīkstais. Trešā as, iekšējais rats, mīksts. Pļecka, bļāviens, nu jomajo. Nu kas tas ir pirmdien kaut kā galīgi nefeini iesākās. Nu neko, jārakst ir čomiņam uz bāzi. Kas te notiek? Kas te pa sanāksmi? Šķaldinieku sanāksmi. Rihards, Reinfelds, Egle Storai. Viss notiek. Ņemam nost ripuli. Bišķi jāpasporto. Jā, re, kur ir vaininieks, ne? Pipuks, ne? Nu, vajadzēja būt mīkstiem šodien obligāti. Kaut kāds neveiksmīgs nedēļas sākums. Bet nu neko, skrūvēsim vaļā, kamēr gaidu savu čomiņu, kurš man te vienmēr ručī visur ārā. Principā ripo jau no Smiltenes uz šejien ar jaunu riepu. Tā, nu ko? Es gribēju teikt, te nu ir mans palīdziņš, bet kaut kā mēs fiksi sākām ņemties un darīties un darboties, ka beigās nemaz nepaņēma kameru un neko nesapilmēja, bet nu ratu nomainījām, jā. Nomainījām ratu un viss, principā, gatavs braukt. Nu, laiciņš, protams, pagāja, kamēr tas to visu izdarīja. Tā kā, bet nu kā ir, tā ir, nu ko darīt, neko neizdarīt. Bet viss, laižam tālāk, braucam pēc baļķiem. Viss, čau. Starp citu, nekas čau. Starp citu, čau vecam zēnam, kas šito te mājiņu remontē, ja? Kamēr gaidīja riepu, tikmēr pienāca džekiņš papļāpāt. Un pateica, ka skatās man YouTube, bišķi papļāpāja, saka, iedvesmojoties no manis, arī nolicis uz C kategoriju. Un tā kā vecīt, gaidām tevi kukudai rindās. Liežam, davai. Tā, jaunieši un jaunietes. Laiks braukt ar baļķīšiem uz Launkalnu. Es ļoti ceru, kaut kā, ko tur baigi cerēt, būs rindas vai nebūs rindas, jo tāpatās jau tur vēl būs. Pulkstens 7, kamēr aizkritīšos jau būs pāri 8, jā, tur pat būs 9.
un jebkurā gadījumā es būšu vēlu mājās. bet, jā, nu līdz ar visu to ratu ņemšanos un padīvs normālu laiku un principā tā kā, jā, es biju doma, kā jau es teicu, jā, paķert varbūt vēl vienu skulti vai kā, bet, nu, jau kādu tur vairs skulti, tas skulti maz nepaspētu līdz 8, tā kā jāņem vien baļķīšana uz Launkalnu un tad jau skatīsies, kā būs rītā. Nu, tad uzšaujam vienu mazo reklāmiņu arī, jūs jau zinat, linki aprakstā, vitamīns.lv ar kodu BUFFRIDER 10% atlaid visam sporta uzturam, proķikiem, batoniem un visam pārējiem garšīgam, kas tik tur nav, čipši un vafeles un batoni un dzērieni Es varu pateikt, kā ar gāzētu apelsīnu minerālu ūdeni proteīns diezko labi negaršo. Tāpēc dzeriet labāk ar pienu vai ar ūdeni. Rīta Džeksons. Rīta Džeksonu ieklausam. Sakrāmējam savas oliņas. Savus oliņu boliņus šitajā te ledskapī. Banāniņš. Brokas nepaēd no rīta. Jāuzēd banāns, jāizdzer jogurtiņš. Un laižam krāmēties, tā teikt. Tā, dinamīts ir, oliņas ir, ābolīši ir, gurķīši ir, jogurtiņš ir, banāniņš ir, padzerties ir, viss esam gatavi maukt, tā teikt, jā. Pulkstens ir otrdiena, un varam laist dzīvē. Oi, nu vecosāni, sveiciens tev vēlreiz. Sveiciens Jelgavniekiem un Bilerūdam. Papļāpājam ar Džeku bišķiņu. Tā mana dzīve, kas man tā galā šūpojās. Tā mana dzīve, la 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 la. Runājot par dziedāšanām, kā jūs novērtāt man balss no 1 līdz 10? No 1 līdz 10. Runājot par dziedāšanām, starp citu ne šodien, bet šito sestdienu ir jāmauc uz konci. Starp citu, uz šito te, uz mesas konci jālaiž sestdien, iedomājieties. Es nezinu, vai šito vidīku jūs redzēsiet pirms tam vai pēc tam. Varbūt, ka sestdien fiks uzmontēju, bet, nezinu, jāskatās, kad es šito samontēšu. Bet, jā, sestdien jāizlaiž ir uz mesas konts. Es nezinu, ka es esmu baigais, viņa tā kā fans, bet, uz biļetes uzdāvināja, principā, sievai. Un sievai, laikam, vairāk patīk, un tad, principā aiziesim uz koncītes, uz Valmierā. Kāpēc gan ne? Paskatīties. Es gan, man liekas, ka labprātāk šitais te uz Mika Galvanovska konts varbūt aiziet kaut kā iepatīkās viņa gabala. Bet, zigāja, jebkāds konts, man liekas, tur aiziet uz Kantors 04 un koncertu, un tur lēkāt, un tur knips, sist un kājas klauvēt, un vienalga tev arī patikt jebkas. Es bijis uz Čikāgas piecīšiem uz koncertu, bet tas bija šitās te maziņš vecvecākiem līdz gājis. Es nezinu, kāpēc man ņēma tur līdz, bet man laikam baigi patīk Čikāgas piecīši. Bet, jā. Par ko te es vispār runāju, par ko es kaut ko stāstu, kaut ko gribēju stāstīt, bet tā es sajūtu man domu. Jāuzēdis pusdienīgs, pulkstens tieši 12. Uzēdīsim mājas oliņš. Mājas oliņš atceptās 5 gabalus, 4 veselas un 1 olbaltums, vai arī pat 2 olbaltums, neatceros. Jo olas ir ar likām ledskapiem, nespēju noēst. Es tāpēc, ka esmu pārsvarā viens tas lielākais ēdājs esmu. Un nespēju visās olas noēst, kas ir sadēts. Cik es dienām? 4, 5 nevairāk apēdu. Bet, jā, tur jau sakrājušās jau 4 pakas un nespēju viņas noēst, tāpēc jāšupē tik iekšā olas. Šitāds kadrs nevar neiemūžināt. Tikko limbažiem braucot cauri. Kocīts rācijā bļauj.
Es tur bišķiņa, nu, sūdīgi sakari bija, kaut kas tur nočārkstē, bet principā viņš teica, ka man GoPro uz paneļa, bet man arī uz paneļa vai viņš teica, ka cerot, ka GoPro uz paneļa, bišķiņ nesadzirdēja. Man arī GoPro ir uz paneļa, bet nebija ieslēgts. Tā kā, kas šeit pa dienu? Šeit ir otrdien, pulkstens 4:13, braucu caur Limbužiem, tā kā čau vecais. Viņiem braucu cauri te Valmierai, un tur gandrīz katra otrā mašīna man mēta roku. Bet, nu, ir tā, ka es pēdējā brīdī, nu, es zinu, kā es skatos uz ceļu, es jau īpaši, nu, es neskatos katrā mašīnā, kas man brauc pretī, neskatos, kas tur iekšā un ko rāda vai nerāda. Es, principā, nu, uz kocīti uzmetu aci, jā, pameta roku, bet viegli, ja es neskatos katram virsū, bet, nu, katrs tur otrais, trešais brauc, nu, reāli pēdējā brīdī pamani, ka tev tur meta tur pirkstas vai meta roku, vai, nu, ja pamirkšķina ar uguņiem, tad es, nu, pamanu, jā, tad es ātri paskatos, kas tur ir un ko tur rāda. Tā kā, nezinu, vai nu daudzi vienkārši man zina, vai varbūt, nu, varbūt vienkārši pantrānus zina, vēlcīgi sazina. Bet, nu, ja tā, tad, nu, sorry, Džeki, ka es jums nemāju pretī, jo vienkārši vai nu es neesmu pamanījis, vai es vienkārši pēdējā brīdī pamanu, jā. Tad, nu, ja tu paspēji pakritīt vismaz galvu, tad paspēji, ja ne, tad nē. Tā kā, jā. Un vēl ko es atcerējos pastāstīt par šiem koncertiem es runāju. Es zināju, ka man kaut kas bija vēl, ko es gribēju izstāstīt. Un es gribēju izstāstīt to, ka es tur no rīta par āģiņu tur kaut kādā dienā bija šitais te UFO atnācis. Un tad viņš stāstīja, ka viņam tur kaut kāds šitais šovi vairākās tur Latvijas pilsētās, tur šovu tūre. Un tas ir tas, uz ko es gribētu aiziet. Tā būtu štēle. Es atceros, no seniem laikiem es UFO Fredi vienmēr SVH man ir bijis, nu, kad vēl dzīvoju Latvijā vai vienu periodu. Visu laiku man bija no rītiem bija SVH un Fredis ar UFO, un es tur biju līgs noņirdzies. Kaut kāds ir braucot uz darbu, vienmēr tas viņš šovs tās BB brokastis, un es tur biju līdz asarām pārveicies no visām tām, kas tik viņam tur nebija tās neķītrās dainas vai es neatceros kaut kāda aņūki tur bija. Nu, es tur biju līgs norēcies. Es zinu, kā ar savu stulbo humoru izjūtu. Ne visi man saprot un, teiksim, arī nu, manējai, teiksim, humoru izjūtu pavisam citu, jā. Es varu kaut kādu stulbu joku izdzirdēt vai ieraudzīt. Es tur līgs, tur sarkans, asarām acīm, mirkšs, locīšos pa zemi. Man jau pazīstās, normāls es. Tā vienkārši ir. Tāds es vienkārši esmu, tāda no tā humora izjūta ir. Bet jā, un es dzirdēju, ka viņiem tur bija tie šovi, un es domāju, pļievot, būtu zinājis ātrāk, varbūt, ka varētu dabūt biļeti, bet gan jau, ko es nevaru. Tā kā, ja nu gadījumā tev ir pāris liekas biļetes uz UFO, kā viņš teica, stāvizrādi vai kaut kā, nu, zin, stand-ups, bet nu, viņš tā kā latviskojas, stāvizrādi kaut kādu. Nu, tas būtu feins pasākums, tur varētu aiziet izņirkties kārtīgi. Nu, ko, labas rītas, ir jaunas rītas un braucam atkal strādāt. Johai, Dievērā, nu cik te var strādāt, nu apriebies tā Kira. Iepildīju tikko dīzeļdegvielu. Iepildījām dīzeļdegvielu smiltenē, izkrāvu kraviņu granulās, izkrāvu kraviņu un tad uzpildīju. Un tagad braucu atpakaļ uz Oleru mežu. Veids bērza, papīra, malkas kraviņas uz Skultes ostu. Tā, nu ko, laižam ar baļķīšiem, nodot baļķīši. Reku šitā te mums baļķīši. 4 gari, vispārējie šitā te īsie. Es tā mēģināju pa 3 stojkām salikt, zin kā, lai nelauž. Man te vienreiz sanās tā, gan reiz tā kā pa vīdu, un tad gan tā stulba, viņas lauž stojkas. Tad jāmēģina tā pa 3 salikt, tad vismaz, nu, nelauž, zin kā. Bet, nu jā, tādi pāris gari un pārējo šitādi. Bet, jā, te sanāca krāmējot, sanāca šmuce. Nu, nebija liela šmuce. Liela šmuce bija tad, kad man lielā šļauka vien pārplīs. Tad bija tāda duša, tad bija uz visām pusēm. Bet tagad man pārplīs viena, nu, mazā tā, kas atbild par kausa grozīšanu. Principā, reku šitā te, es jums varu parādīt. Tā kā tur tāda maziņš mucīs, tāds pirdieniņš, bišķiņ izlīja ārā, reku te. Reku jūs varētu redzēt, te ir coķis uzsprāgt, tā kā
To reāli fiks nomainīju un 3 minūtes un laižam tālāk. Tā kā jāpņem līdzi bāzi, lai var paņemt jaunu šļauku un iebāzt rezervei. Starp citu, jā, ja kāds nezināja, tad te ir trauks, ne trauks, bet nodalījums, kur stāv šitās te rezervas gumijas, ne, bet šļaukas iekšā. Principā visādi izmēri, tā, lai visiem gadījumiem ir, nu jā, lai visi izmēri, principā, jābūt plus mīnus. Tā kā labi, davai, ietiek moldēt, laižam tālāk, nodot baļķus. Nu tā, jaunumi ir tādi, ka man tagad jāstaigā ir kombinzonā. Re, kur ir skrūvēšanas remonta darba kombinzons man kājās un jāk pa virs. Lai neviens nenojauš, ka man ir kombinzons mugurā, jo man te maziņš aizīti sanāca. Re, ka man ir viens bikšu stars. Sanāca tā, ka tur viens puļķis līd ārā no kravas, domāju, no kāju, tā kā nodauzīšu nost. Nu kā cēl kāju gaisā, pa vīli bikses, viss puši, plika dīras. Ei, tu dīras, es domāju, nē, tā jau nevar. Šitās sabojājot bikses, vismaz kaut kāds labums ir jādabūt. Uzfilmēju TikTok, noplēst pavisam to stāru nost. Un, nu es apsties, ka es zināju, ka man kombinzons ir, bet, nu, netīts, gan viņš ir tās, nu, rītīgs remontnieks, bet, nu, labāk tā nekā plika dīras. Tā kā aizvedīs vēl pēdējo kraviņu, 3-metrīgos baļķīšu, 310 baļķīšu priedēgli uz Launkānu. Un tad jau arī šovakar būs miers, un tad rītā būs jāvelk vai nu jauns biks, vai arī šorti. Man liekas, ka es vilkšu vienkārši šorts, jo man ir, es jau šortiem iesāku šancēt. Vienkārši tas negaidītais saliņš uznāca, bet es domāju, ka ir pie pakaļas, pie dirs, pie pakaļas ir vienkārši jāvelk rīt šorti un viss un miers. Nu, bikses vairāk nav. Neiestak vēl jau citas bikses te ņemt darbam. Tā kā jā, tā bišķi ņirdzīgi sanāca. Tā kā labi, davai, nav šodien vairs ko pļurkstēt. Es domāju, ka šodien es arī neko nefilmēšu. Rīt ir piekdiena, tad rīt arī vēl kaut kāds nobeiguma kadriņas pafilmēsim. Un tad jau būs brīvdienas un montēsim vidi kaukšā. Davai, čau! Reiz pasaka viņiem, vai viņus tos stabiņus nozāģē, ka es pēc pusstundas būšu atpakaļ un braukšu pa otru pusi. Tā, nu iečekosim, kas mums te notiek pa materiāliem vēl palikt šī krautuvītē. Nu, te ir bērs, ja, krāva vairāk, bet, nu, viņi ir otrajā rindā līkta, un es reāli viņai netiek klāt. Man ar īso ķeks ir, nu, pakaļā, un tā māla ir tik mīksta, ka tur ieliekot pēku, jau viņš grimst iekšā. Nu, tuvāk es te nevaru braukt. Un reāli es ar īso ķeksi knapi tur pieskaros tiem kokiem. Viņi vēl tā kā uz leju ir, līdz ar to tas padara vēl grūtāk. Bet, nu jā, tā kā es nezinu, būs vai nu traktoristam jāpaliek tuvāk bišķi, jāpārliek tie koki, ko, protams, nevienam negribās darīt. Jā, bet, nu, vai ir jāsauc kāds ar garo ķeks. Reku vēl bērs čupiņ kaut kāds, ne, vai tā ir lapkoka malka visa, vai tur ir, nu, tā izskatās, jā, varētu būt, ka malka. Tad te vēl ir lapkoka malka čupiņa, tad te ir kaut kāda tāra, jā, kaut kāds gulsnes eglis. Tad mums te vēl ir finierītis, arī čupiņa. Reiz no viss pa čupiņa, lapkoku tāriņa, papīrenīte, no visa pa druskai, ja, un es sūda tur lapkoka malka, pikuts, alksnes pikuts, puskrauju bērs papīreni vēl. Un jā, otrā pusē arī kaut kāda pirdiena, tur rekus kūjas malka bišķiņa, tur kā pusotra kasete. Nu, prieda te vēl pilna krāva, divas sanāk, droši vien aizmugurē vēl bija čupiņa. Hārs stāv, kur tur neviens nezāģē, patreiz laikam nozāģēja visu. Jā, vēl viena eglis krāva, bišķi mazāk droši vien. Tāda alksnis. Un jā, otrā pusē tur bērs bišķi un... Nu jā, redz kaut kādu pirdienu, bet nu labi, sūds visiem pirdieniem, man tagad vajag baļķīšus paņēmt. Nu jā, te vēl redz ir ko veist bišķi. Hāris nozāģēja visu atlikušo, ka tur čoms krāmē, ar traķi vēl kārā. Tā ir kaut kāda malkas pirdiens. Nu un te ir man baļķīši, jā, paķers šodien baļķīši, un ar to arī man šonedēļ
būs beigusies. Redz, atkal grāvī iekšā, tā baigi stulka grāvī, uzreiz tas, knapi var aizsniegt. Labi, bet šitos jau es vēl aizsniegšu. Un, jā, egles papīrien vēl bišķi. Un gulsnīca tur krāva droši vien. To varētu nākošanai gulsnīca aizstiept uz Valmieras privātu būvu. Bet, jā, tagad paņems baļķus. Un tirināsim uz storu. Cerēsim, ka šodien pie piekdienas dienas pēcpusdienā rindas tur nebūs. Ir piekdienā, tad sestdien svētdienā. Ir piekdienā, tad sestdien svētdienā. Ko? Ko? Visi piekdienas baļķīši. Piekdienas baļķīši. Un metam mierīšus. Vedam uz Laumkalnu nodos. Un tad jau skatīs, cik būs pulkstens. Kāds 6 jau droši vien. Plus mīnus. Un priekš piekdienas būs gana šansēts. Tā kā tā kaut kā. Es pat nezinu, vairs jau īsti nebūs ko filmēt. Jo viss tur jau vairs nebūs ko filmēt, jā. Aizbrauks, izmetīs baļķus un uz mājām, principā viss tā kā kaut kā cilvēki. Ievedam ciparus, izprintējam pavadzīmi un rulējam uz mājām, bet nodot baļķus un tad uz mājām. Tā kā tā, visiem čau! Ui, kas te notiek? Visiem čau, sveiciens visiem, kas šonedēļ ir satikti, un visiem čau. Nezinu, ko var te pieminēt. Ko var te pieminēt pāris, kas man cirkulī atpakaļgaitā bišķiņ palīdzēja izbraukt no turienes, tur, kur nevajadzēja iebraukt. Sveiciens, un tad sveicieni Limbažos, kas ceļa remontē, man tur viens čalīts māta roku. Čau tev arī vecīt, visiem čau. Tad vēl te ir kocīši vairāk bļauši, čau bafi, kas notiek. Un tā tālāk. Sorry, es ātrumā kādu aizmirsu. Bet, kā jūs teicu, ir piekdiena, Pauls vairs īsti nestrādā. Viss metam šitos un laižam uz māju. Rīt ir sestdiena. Sestdienas rīta treniņš noteikti tiks maukts. Tad pēc tam jānošpaklē fiks kāda siena, un tad jau ir jālaiž pa dienu uz Valmieru, tur pāris lietas jāizdara, un tad vakarā koncis. Un tad ir svētdiena atkal pāris sienas jānošpaklē, bišķiņ jāpadarbojas pa virtu, un viss, un brīvdienas jau būs cauri. Pirmdien atkal rukāt uz darbu. Tā viņš ir tā dzīvīt. Tā kā labi, paldies par skatīšanos visiem. Cerams, ka tāda puslīdz skatām epizodīte sanāks. Tiekamies pēc mēneša kad kādu mēnešu atkal nākošajā kokudēja video. Viss, labi, davai, čau. Un, ja kāds grib man atbalstīt, apakšā ir linki, visādāk interesanti. Varat iečikot tur visādāks atlaidīgs vitamīniem, kafijām, bankas konti atbalstam un tā tālāk. Viss pietiek, muldēt, davai, čau. Pienu pa blatam nevar sarunāt, vai atliek tur kaut ko? Ideāli, īsāda normālā piekdiena. Nē, es 6 sāku un ap 4 beidz tagad. Bļie, vispār ideāls darba laiks. Es piebremzēju bišķi. Džeki, gatavojamies. Mūs tūlīt filmēs piena mašīna. Tā, kur man ir bākugunis un visas lielās gaismas. Lai tādu foršu vidīgu safilmētu. Vot šitā notiek kontentu veidošana. Čau pienu džekam, pienu puikam.